Esiet sveicināti! Daudzi autovadītāji joprojām līdz galam īsti nezina vai neizprot, kā darbojas obligātā civiltiesiskā transporta līdzekļa apdrošināšana. Sevišķi spēkrata īpašumtiesību pārējas gadījumos. Tā norāda Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas. Tikmēr citi savas ikdienas raizes dodas atstāt dubļos. Madonā ir atkal aizvadītas dubļu braukšanas sacensības. Un par to tad arī šoreiz raidījumā. Bet vispirms saruna ar valsts policiju par to, vai policijas darbiniekiem ir jāievēro kādas noteiktas robežas, piemēram, pakaļdzīšanās gadījumos. Un šāds jautājums radies pēc saceltās vētras sociālos tīklos, kur ievietots video, kā Cēsīs policijas darbinieks dzenas pakaļ motociklistam cauri skateparkam un bērnu rotaļlaukumam. Kāds dienas vakarā vairāki cēsnieki bija atsliecinieki tam, kā policijas auto cauri skateparkam un bērnu rotaļlaukumam dzenas pakaļ motociklistam. Un vienam arī izdevās to brīdi iemūžināt savā telefonā. Protams, kā redzēto uzreiz dalījās sociālajos tīklos. To pārtvēra arī interneta mediji un iedzīvotāju vidū sākās diskusijas, vai policists rīkojies pareizi, jo tur taču atpūšas bērni ar vecākiem. Daudz arī atļaušies veltīt skarbus vārdus policijas darbiniekam, tāpēc jautāja Vidzemes reģiona pārvaldes patruļu policijas nodaļas priekšniekam, vai pārmetumi ir pamatoti. Kā tad ir tajos pakaļdzīšanās gadījumos? Būtībā policists redz, notiek kāds pārkāpums, kā šajā gadījumā Cēsīs, motociklists bēg un bēg pa vietu, kur iespējams apgrozās vairāk cilvēki. Drīkst viņu ķert, nedrīkst ķert? Sāksim ar to, kad neviens normatīvais regulējums nav pateicis, kurās vietās policija nevarētu veikt kaut kādas konkrētas darbības. Mēs viņas veicam tajā vietā, kur iespējams, kur tā ir vajadzība, tur arī policija veic. Ja mēs runājam par konkrēto gadījumu, tad Cēsu gadījums, protams, tajā brīdī varbūt sašutums cilvēkiem ir kaut kāds par to, ka tā vieta bija, kur apgrozās cilvēki, bet jāsaprot būs tāda lieta šajā sakarā, ka nav tādas tabū vietas, kur policija nedrīkst darīt kaut kādas funkcijas un veikt savus pienākumus. Ja konkrētajā gadījumā ir bijis kaut kāds apdraudējums, notiek apdraudējums satiksmei, cilvēkiem, citiem, tad policija noteikti to darīs arī tādās vietās un turpinās to darīt. Ceļu satiksmes noteikumi visiem publiski pieejami. Tur ir normas 29. punkts, ja nemaldos par visām vajāšanām un tā tālāk. Tur ir noteikts. Ja vadītājs bēg no operatīvā transporta līdzekļa, mums ir tiesības vajāt viņu, un mēs to arī darām. Protams, ir nosacījums, viens no nosacījumiem ir jāgarantē satiksmes drošība. Protams, tas ir pats pirmais un pats galvenais. Līdz ar to, atkal velkot paralēls ar konkrēto gadījumu, mēs nevaram pateikt tā, ka tur darbinieks kaut ko neizdarīja, nepārbaudīja, nepārliecinājās. Es uzskatu, ka konkrētajā gadījumā, šobrīd tur notiek vēl pārbaudi, tur būs rezultāts un tā tālāk, bet es šajā brīdī neapņemšos teikt, ka darbinieks nepareizi darīja. Atceramies to, ka policijas darbinieki ir sagatavoti profesionāli autovadītāji, ir operatīvo transporta līdzekļu noteikumi, kuros mēs ir noteikts, ka pie dienesta automašīnas stūres tādā veidā sēž tikai tādi vadītāji, kam ir stāžs noteikts 3 gadu. Visi mums prasības ir izpildīts un darbinieki strādā. Arī paralēli tam mūsu darbinieki iet drošas braukšanas kursus. Tā kā es varu šajā brīdī pateikt to, ka darbinieks pilnīgi noteikti tajā brīdī bija profesionāls, viņš aprēķināja un rēķinājās to, kas notiek. Bet kāpēc tad veic šo pārbaudi? Jo, ja redz, ka ir pārkāpums un ja reiz cilvēks bēg tā, tad viņš ir kaut ko pārkāpis, jo viņš bēg tā, tad no šīm nepatikšanām, bet tad jau sanāk tā, būtībā tikpat labi viņš varētu viņu neķert. Un tad atkal cilvēki prasīt, kāpēc jūs neķērāt. Tieši tādas dzīvē situācijas var būt, bet par to runājot par pārbaudi, protams, mums publiski pieejams ir tas video, ko mēs redzam, viņš cik tur sekundes garš. Protams, izskatās, tur viss ir iespaidīgi, kā filmās, bet galu galā bez tā viss arī ir pārējais. Ir darbinieka teiktais, sniegtais par to, ko viņš paskaidro, kāpēc bija tā, kāpēc tā situācija izveidojās tāda vieta. Nebija jau tā bēgšana, nesākās tajā laukumā. Viņa sākās reāli citā Cēsu pilsētas nostūrī, un līdz ar to, kas bija pirms tam, to visu arī darbinieki sev atspoguļo, un to arī policija vērtē. Jebkurā gadījumā dienesta pārbaudes uzsākšana nenozīmē, ka kaut kādā veidā policija tātad vēršas pēc saviem darbiniekiem. Tas ir, mēs veicam pārbaudi, vai tiešām viss bija izdarīts kā vajadzēja, vai nebija citiem līdzekļiem tas izdarāms. Tas ir tas pārbaudes mērķis.
Un šajā gadījumā jau arī motociklis taču arī apdraudēja pārējos. Protams, bet mēs jau tajā pašā video ir redzams tas bēgošais motociklu vadītājs. Viņš jau demonstratīvi, viņš jau uz tās rampas pat uzlec. Tas ir klaja ņirgāšanās pret visu mūsu darbu, pret tiem sabiedrības iedzīvotājiem, pret visiem. Tā bija klaja ņirgāšanās. Līdz ar to skaidrs kā dienas, ko es zinu, ka tajā situācijā tas apdraudējums sabiedrībai, gājējiem jau bija pirms tam cēsīs citās vietās, līdz ar to tāpēc tā vajāšana tik tālu arī aizgāja. Diemžēl izdevās aizmukt tiem motociklistām. Izdevās aizbēgt šajā gadījumā, bet varu pateikt, viena persona ir zināma un lietvedības ir uzsākts, un agrāk vai vēlāk tā persona saņems savu pelnītu sodu. Un ko es vēl gribētu tiešām sabiedrībai pateikt? Vai tiešām tie negatīvie komentāri bija ļoti daudz par policiju un tā tālāk. Es gribētu viņiem uzjautāt un prasīt, vai tiešām kāds grib, lai tiktu noteikts kaut kādas tabū vietas, kur policija kaut ko nedrīkst veikt, bet tad ir pašiem jārēķinās. To jau visu izmantos tie paši mūsu lielā problēma dzērāju šoferīši. Ok, beigsim caur skolu teritorijām, zināsim tur, ka policija neķers, policija apstāsies. Tas radīs vispār kaut kādu visatļautības stāvokli tiem cilvēkiem, kas ir negodprātīgi, kas nav likuma paklausīgi. Viennozīmīgi. Par agresīvu braukšanu un bēgšanu no policijas motobraucējiem var nākties šķirties no 1200 līdz 1400 eiro un paredzēt arī transporta līdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz 4 gadiem. Tāpat par šādiem pārkāpumiem paredzēts arī sods ar administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm. Pamatīgas problēmas var būt ne tikai bēgot no policijas, bet arī braucot bez obligātās apdrošināšanas, pašam to nemaz nenojaušot, līdz brīdim, ja, piemēram, tiek izraisīta avārija. Un tikpat lielas problēmas izrādās var rasties arī citai personai, kura tajā brīdī nemaz nav bijusi pie auto stūres, bet ir automašīnas īpašnieks. Tāpēc ir uzsākta izglītojoša informatīva kampaņa, lai skaidrotu autovadītājiem, kādos gadījumos tad odsta ir derīga un kad nav. Piemēram, pērkot vai pārdodot automašīnu un citos īpašumu tiesību maiņas gadījumos. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas visai bieži saskars ar situācijām, kad auto īpašnieks to pārdevis vai nodevis citam lietošanā, nezina, vai viņa odsta ir spēkā vai nav. Tāpat arī otra persona, kas tātad brauc ar iegūto automašīnu. Būtībā autovadītāji nav pietiekami informēti, ka transporta līdzekļu īpašuma tiesību maiņas gadījumos odsta polise vairs nav derīga. Un, ja notiek ceļu satiksmes negadījums, tad nākas piedzīvot nepatīkamu pārsteigumu, ka pašam jāsadz visi zaudējumi. Tāpēc Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas izveidojas informatīvu kampaņu Esi droši ar odsta, un tās laikā skaidros visbiežākos gadījumus, kad mainoties transporta līdzekļa īpašniekiem, esošā odsta polise zaudē spēku un ir jāiegādājas jauna. Tā, piemēram, tas jādara gadījumā, kad spēkrads tiek pārreģistrēts. Tad ir jāiegādājas jauna apdrošināšana. Ja transporta līdzeklim mainās īpašnieks, atcerieties, odsta polise automātiski zaudē savu spēku līdz ar auto pārreģistrēšanas brīdi. Tātad jaunais auto īpašnieks nedrīkst ar to piedalīties ceļu satiksmē, kamēr nav iegādājies jaunu odsta polisi. Jauna odsta jāpērk arī tad, ja firma pārreģistrē automašīnu uz firmas īpašnieku, tātad no juridiskas personas uz fizisku. Tikko kā notiek transporta līdzekļa īpašnieka maiņa, firmas iegādātā odsta polise vairs nav derīga. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja veiktā aptauja apliecinājusi, ka auto īpašniekiem visbiežāk neskaidrības rodas gadījumos, kad transporta līdzeklis tiek pārdots citai personai, bet pārreģistrācija nav veikta, kā arī nav iegādāta jauna odsta. Vien tikai ap 23% autovadītāju zinājuši, ka šādās situācijās, ja noticis ceļu satiksmes negadījums, par nodarītiem zaudējumiem var nākties atbildēt personai, kas joprojām ir transporta līdzekļa faktiskais īpašnieks. Un līdzīgu piemēru vēl ir daudz. Teiksim, klasiskais gadījums noņem mašīnu no uzskaites un iedodu pārdevējiem, un tā mašīna tiek lietota. No stāv placī, bet tikpat labi mašīna arī kustās un brauc.
Tur ir jāapzinās to, ka par spīti tam, ka tā mašīna ir noņemta no uzskaņas, ja tā mašīna kustās, tad tai otstai ir jābūt. Un līdzinējais saimnieks joprojām ir spēkrata mašīnas likumīgais īpašnieks, un viņam ir jāveic arī šī otstas apdrošināšana. Vēl klasiskāks gadījums, kad, teiksim, mašīna ir reģistrēta uz Olmītas Brenguļos, bet faktiski ar to mašīnu braukā viņas mazdēls pa Rīgu vai Liepāju un nenopērka octu, vai arī brauc bez otstas, tad tā Olmīta Brenguļos būs klasiski atbildīga par to, ja mazdēls ar to mašīnu savārīs kādas ziepes. Un mēs regulāri saskaramies ar tādiem gadījumiem, kad kaut kas ir nogājis šķērsām, un tas līdzinējais saimnieks nabaks nonāk pie tā, ka pret viņu tiek izvirzīts kāds regress vai kāda cita veida prasība, un viņš pat īsti neapzinās, ka viņš ir nabaks bijis atbildīgs par to mašīnu. Gadījumos, ja auto īpašnieks to pārdevis vai nodevis lietošanā citam, bet nav notikusi pārreģistrācija, izraisīta ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, tiek sabojāta arī līdzinējā īpašnieka apdrošināšanas vēsture. Tāpēc atgādinājums auto saimniekiem, ka vienmēr ir jāveic juridiski pareiza īpašuma tiesība maiņa, kā to paredz likums, un jaunajam īpašniekam jāiegādājas otsta. It kā šķiet sarežģīti, bet reizē tas tomēr ir tik elementāri un pašsaprotami. Tātad jāatceras, pat ja iepriekšējiem spēkrata saimniekam otsta polises termiņš ir vēl piemēram 3 mēneši, tas nenozīmē, ka jaunais īpašnieks tad tos 3 mēnešus var braukt bez bēdu. Nē, ir jābūt iegādātai savai apdrošināšanai. Vai pavisam vienkārši paskaidrojot, īpašumu tiesību maiņas gadījumos otsta nesako līdzi automašīnai, bet gan cilvēkam, kas ar to brauc. Jā, tas neatiec uz to mašīnu, un cilvēkam pārdodot to mašīnu ir attiecīgi šī te otstas polise jālauž, un jaunajam īpašniekam jāpērk jauna. Vecais pārtrauc, jaunais pērk jaunu polisi. Tas ir tas vienkāršais gadījums, bet vissarežģītākie ir tie, ka noņem no uzskaites, bet mašīna vienalga ir kustībā. Cilvēks uzskata, ka viņš no tās mašīnas ir tā kā nodevis mašīnu pārdevējiem uz pārdošanu, uzskata, ka viņam otsta vairs nav vajadzīga. Bet jāapzinās, ka tas pārdevējs brauc ar to viņa mašīnu un faktiski brauc ar viņa otstu tanī mirklī. Ir gan viens izņēmuma gadījums. Otsta polise nezaudēja spēku, ja līzinga gadījumā spēkrata turētājs kļūst par tā īpašnieku vai otrādi. Transporta līdzekļa īpašnieks kļūst par turētāju. Un lai tad ik viens būtu lietas kursā, kuros gadījumos otsta ir derīga, kuros nav, Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas aicina apmeklēt savu mājaslapu internetā un ar šīm situācijām iepazīties. Kā arī ik viens šos sarežģītos jautājumus var biroju speciālistiem uzdot, zvanot vai rakstot ēpastus. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas arī atgādina, ka iegādājoties apdrošināšanu ir jāpievērš uzmanība tās spēkā stāšanās laikam, jo pēc veiktā maksājuma var paiet 20 minūtes vai 1 pat 2 stundas, līdz tā stājas spēkā, jeb ir derīga. Tas atkarīgs no katra apdrošinātāja. Un to tad arī var noskaidrot Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja mājaslapā internetā. Viena lieta tātad ir, lai visi dokumenti būtu kārtībā. Otra, un kas ir pati svarīgākā, tomēr braukt parātīgi, jo tad arī nebūs jāiekuļas nepatikšanās un jāpiedzīvo stress un uztraukums. Tā vietā uzkrāto spriedzi var izlikt, piemēram, piedaloties kādās autobraukšanas sacensībās. Šobrīd iespēja ir daudz un dažādu, un viena no tām ir līdz ausīm mesties iekšā dubļos. Madonas novada Liezēras pagastā jau 5. gadu norisinājās trofija reida jeb bezceļa braukšanas sacensības. Tās notika vairākās klasēs. Trasē devās gan TR1 braucēji, gan turisma kausa dalībnieki, kā arī Can-Am trofija apļu sacensību dalībnieki. Mēs pavērojām apļu sacensības, kurās braucējiem bija 2 starti un katrā dots laiks 1,5 stunda, kad jāpagūst izbraukt pēc iespējas vairāk apļu. Arī te sacensības iedalītas vairākās klasēs, jo ir kam jaudīgāki un kam mazāk jaudīgi braucamie. Līdz ar to nedaudz atšķīrās arī trases grūtības pakāpes un garums no 2,5 līdz aptuveni 3 kilometriem. Bet dubļi tika visiem, un atsevišķās vietās nācās arī krietni papūlēties, lai no tiem tiktu laukā.
Redzot, ka sacensību konkurence iestidzis dubļos, pārējie, protams, nolūko citu trajektoriju, pa kuru braukt. Ir kam paveicas un aizbrauc tālāk, bet var arī kļūdīties un palikt blakus Sansensim. Redzot, ka viens no braucējiem jau dikti ilgi nespēja saviem spēkiem no dubļu masas izkļūt, palīdzību nolem sniegt skatītāju. Tā nu sava nodarbe ne tikai dalībniekiem, bet arī izpalīdzīgajiem sacensību apmeklētājiem. Jūs tādi atsaucīgi, izpalīdzīgi skatītāji? Nē, mēs esam entuziasti, mēs paši dienā braucam, brīvdienās. Un tāpēc, nevar, 5 minūtes, minūti var pastāvēt, pastīties, vai ne? Sirds sāk kūpēt, jā. Sirds sāk spukstēt. Kaut kas jādara ir lietas jābrauc. Jāiet palīgā džekiem. Jums tās emocijas sajūtas ir zināms, kādas ir kaut kur iestrēgt. Mēs paši braucam arī. Mēs bišķīt iesākam to gaitu smago, bet līdz šim pasākumu mēs vēl netiekam. Atvedu draugu parādīt, kā tas ir. Teicu, ka jāņem gumijnieki un cimdi līdz. Ir, gumijnieki tā arī ir. Nodara, jā. Biks jau iesvētīts. Cerams, ka mani mašīnā ņems līdzi. Bet tad doma arī, ka varētu kādreiz piedalīties. Vajadzētu parādīt, kā jābrauc. Jā, doma jau ir sen, vai ne? Jā. Drosmes neviedīgi. Vecums jau tas ir. Jā. Īstais pienācis, jāsāk kaut ko darīt. Pareiza trajektorijas izvēle šajās sacensībās tātad ir viena no panākuma atslēgām, jo ilga muļļāšanās pa dubļiem jau skaidrs, ka atņem laiku, līdz ar to mazākas iespējas nobraukt vairāk un ātrāk par citiem. Protams, uzvarēt vai vismaz būt labāko un veiklāko braucēju vidū patīk visiem, taču daudzi arī neskumst, ja tas neizdodas, jo pamatā jau ir atbraukuši te atpūsties. Ļoti labi. Ir ļoti skaisti, ļoti labi, viss patika un lēnām prātīgi. Un mēs atbraucām atpūsties, nevis te baigi sacensties. Es skatījos, ka tur visi iestrēga. Jā. Vai tas traucēja? Vai tas traucēja? Tas, protams, traucēja. Un vēl trakāk traucēja tas, kad laikam ļaudis ir aizmirsuši, ja ir iestrēdz, jāiet taču palīgā, lai paši var visi braukt. Tad nācās bišķiņ pakustināt tur, bišķiņ skaļāk parunāt ar puišiem, bet aizgāja tā lieta. Tas ir jābūt koleģiāliem, vai ne, lai arī sacensties? Arī trasē, lai arī ļaudis sacenšās uz ātrumu, bet tomēr visi lielākoties ir atbraukuši atpūsties. Reku jaunieši ir klāt, viņi skatās, mācās no mums, ko mēs varam viņiem pamācīt. Ja viens sēž un gaida, kad atnāks kāds no debesīm un palīdzēs. Jānāk pašiem ir jāpalīdz. Pamēģini iet vai neiet? Ļoti labi, patīkami. Dubļu nebija, bet dubļi saradās. Nav smagi, ir labi. Tas arī viss, cīnamies, braucam. Tur jau tas viens posms laikam ir, kur visi tomēr iestrēgst. Ir, bet nav tik traki, ir bijis trakāk, ka te iestrēgst 3-4 vietās. Šoreiz tikai vienā. Ir kas pasūdzās? Gribās skriet, tad lūdzu kross ar pakaļas piedziņu, lūdzu skrienat. Te ir tomēr savādāk sports 4x4. Vai tas beidzās brauciens? Es domāju, ka vēl nebeidzās. Vēl mēģinās kaut ko pielabot, jā? No kā tas ir, no iestrēgšanas? Salasījās problēmas. Kas notika tieši? Sajūgs no cilvēka? Radiatoram nolūza gabals izpūta ārā tosolu. Tā kā mums ir 2 radiatori, mēģināsim vienu apiet, braukt ar vienu. Emocijas labas ir. Kā vienmēr, laiks labs, lutīnā, prieks braukt, atpūsties. Dubļi pietiek? Ir tā kā ir maz, gribās vairāk, tā kā ir daudz, tad gribās, lai mazāk ir. Pietiek ir tā. 2 vietas ir tādas sliktas. Viena tā tur mežā ir, otra tur ir vienā vietā. Ja paņem nepareizo trajektoriju, tad arī sēžam.
Bezceļu sacensībās piedalījās arī kaimiņi, igauņi un lietuvieši, un viss iespējams, ka reiz tās varētu kļūt vēl plašāka mēroga. Sacensības norisinās privāta īpašumā, ko pirms gada iegādājies vācietis. Tā nu viņam tagad doma šurp atvest arī savus tautiešus. Tad, kad šeit ierados, ieraudzīju uz pirts durvīm iepriekšējā gada afišu un iepatikās šī ideja. Tā nu ļauj te puišiem darboties arī turpmāk. Tagad arī speciāli atbraucu uz 2 dienām paskatīties sacensības. Esmu jau pensijas gados, un tā kā gribas reizēm mieru un klusumu, tad iegādājos šo īpašumu. Esmu arī kaislīgs mednieks, tā nu braucu uz šejieni, arī kad notiek medības. Es aptuveni 50% laiku pavadu Vācijā un tikpat daudz šeit Latvijā. Bet vēl par sacensībām runājot, es jau Vācijā uzrunāju cilvēkus, lai braucu šeit tajās piedalīties, jo mums tādu nav. Doma arī aicināt citu valstu pārstāvis. Domāju, tad, kad ieraudzīs šādus fanātiskus braucējus, arī viņus tas aizraus. Es ļoti ceru, ka mēs redzēsim vācu sportistus, jo šāds formāts apļu sacensības ir Latvijā, Igaunijā, kaut kas mazliet līdzīgs ir Krievijā. Un vispār trofiju reids kopumā, kas notiek šobrīd pa Madonas apkārtni, orientēšanās un viss pārējais, šādā formātā ir tikai šajā Ziemeļa Eiropas zonā un Krievijā un Ukrainā. Amerika, Austrālija, visas lielās offroad būvētāju valstis šādu formātu vispār nepazīst. Polija, Vācija, viņiem ir kalni, viņiem ir klintis, viņiem šis ir kaut kas prātam netverams purvi un iespēja vienkārši gāzt pa mežu, kas viņiem liekas, ka viņiem meža viss izskatās kā parki, viņiem šis ir eksotika. Tā kā es ceru, ka mēs dabūsim no vecās Eiropas arī kādreiz kādu braucēju šajien, jo nav jau ceļi ir palikuši īsāki ar mūsdienu iespējām. Kausi pilna loga mala jau ir. Как было? Все хорошо, отлично. Фантастика. Kā bija? Ļoti labi bija, fantastiski. Trase laba, viss te ir labi. Все понравилось. Viss patika, viss ir lieliski un šis ir labs pasākums. Piedalāmies jau te 2. gadu, tāpēc pie mums Lietuvā šādus dubļu rallijus neviens nerīko. Tā nu braucam ciemos pie jums un ir interesanti. Kāds ir emocijas pēc brauciena? Stress tur viss. Viss stress tur ir ļoti labi. Dubļi pietiek? Pietiek dubļu. Pārē. Es tā skatos, jā. Jums bail, jā? Tuvāk pierā. Nu lūk, labs veids, kā atpūsties un visu negatīvo, kas uzkrājies pie reizes, tad var arī atstāt dubļos. Atliek tik gaidīt, kad šos pašus priekus uz Latviju brauks izbaudīt arī jau vēl citu valstu pārstāvi. Un kas zina, varbūt pēc laika šis kļūs jau par igadēju notikumu visā Eiropā. Uz šādas cerīgas un pozitīvas nots šoreiz tad arī no jums atvados. Un kā vienmēr vēlu drošu ceļu. Galvenais tātad brauciet prātīgi. Visu labu!